Čau! Rudens ir klāt. Ārā laiks kļūst augstāks, lietas līst biežāk un vējš kļūst stiprāks. Bet ir cilvēki, kuriem šāds laiks patīk. Par to, kas te pa cilvēkiem un kāpēc viņiem tāds laiks patīk, skatāmies nākamajā sižetā. Pagājušo svētdien sporta kompleksā 333 vairāk kā 700 dalībnieki piedalījās nu jau otrajā stipro skrējienā. Sacensības norisinājās kungu, dāmu un komandu ieskaitē, kur 4 cilvēku komandā vienai obligāti vajadzēja būt meitenei. Organizatori bija parūpējušies par jauniem kopumā 29 šķēršļiem, kas nodarbinās pilnīgi visas muskuļu grupas. Kā tu tiks pāri visiem šķēršļiem? Leksi? Lekšu, rāpošu, peldēšu un ceru uz palīdzību. No puišiem? Smukiem puišiem? Bet, protams, tāpēc jau esmu zaķis, lai man palīdzētu. Pie pirmajiem šķēršļiem izveidojās neliela rinda, kas deva iespēju palīdzēt citiem vai pašam saņemt palīdzību šķēršļu pārvarēšanai. Distances vidusdaļā dalībniekiem bija jāšķērso liela un dziļa ūdens tilpne, kur kalpoja kā labs atspirdzinājums. Pārsvarā visi skrējēji izvēlējās garāko ceļu gar krastu, bet bija arī trakie, kas centās augstajā ūdenī to šķērsot peldus. Kurš šķērslis bija grūtākais? Jā, tādā pusē pār karjeram pārpildējām. Jūs bijāt tie, kur peldēja pāri, ja? Jā, tie paši arī esam. Un kā tev gāja? Nu, labāk nekā pirmajā reizē. Šoreiz bija grūtāk, bija vēl skarbāk vai bija tikai... Vispār bija pirmajā reizē atmuguriski nākot, varēja tādā pašā laikā visu noiet. Organizatori tiešām bija pacentušies šķēršļus izveidot pēc iespējas dažādākus un interesantākus, lai katrs skrējējs varētu sajusties, piemēram, kā karavīrs vai parastas futbolīgas dalībnieks. Visā trasē bija vērojami puiši palīdzīgi meitenēm un viens otram palīdzīgs plecs kalnam. Šādas sacensības var rast ne tikai sportisko azartu, bet arī sajust kopības un palīdzības sajūtu. Šeit galvenais ir finišēt, kur daudz dalībnieku ar pēdējiem spēkiem un sakostiem zobiem centās sasniegt, pārvarot stāvā kalnu kāpumu un kritumu ar pēdējo peltu dīķī, kas pēc finiša daudziem dalībniekiem bezspēkā lika krist uz zemes. Dzēstri, ļoti dzēstri. Ūdens augsts bija, ja? Siltāks nekā pavasarī. Kurš tieši šķērslis visvairāk patika? Īstenībā man jau tur, kur ūdens. Peldētājies? Jā, es peldu visu laiku. Bija negaidīt vēsi. Pēc karstuma ielien iekšā negaidīt vēsi. Kalns nesagādāja grūtības? Bišķiņa. A little bit. Komandas spēks mums visos pārbaudījumos ļāva uzvarēt. Jā. Kā komanda. Jā. Kā jums džinsos bija skriet? Nebija problēmas? Jā. Apsvērām iespēju pa ceļam arī vilkt nost. Nākošreiz būs vēl skarbāk. Gatavojies!